Sveiki, YouTube! Tā, es te sāku ārdīt Mazdu 2, kurš neiet vairāk par 35. Vienu dienu gāja normāli, un vakar vairs negāja normāli. Un es meklēju, viņam rādās drosele, kompī, bet tas būtu mazākais, kad drosele. Domāju, iztīrīšu, bet dabūju ārdīt ārā, lai noņemtu ieplūdnieku. Jāpapisās bija ar šitādu sūdu, lai šito sūdu dabūtu visu nost. Jo te netiek klāts prauslām, te prauslas. Lai šitādu sūdu visu noskrūvētu, ja nopisās bišķīt bija. Un, ko es te ieraudzīju, bļap, motors labi pludo saļarku, visi kārtība, un saļarkām te ir pilns. Es, kā noņēmu, viņi saka, kā viņai saļarka sākas dūst nenormāli. Es tagad noņēmu vakar nost, protams, un, ko es te redzu, viņš vienkārši pludo saļarkā. Tad trešais stobris sekuja normāls, pārējie stobri rekuja šitādi. Plus, vēl, ko es ieraudzīju, kā jūs domājat, kā tā mašīna var iet, pasiet, cik mazīši caurumtiši ir palicis no tā visa. Tas viss man ar vakumnieku jāņem nost. Šitas viss man ir jānoņem nost, visa tā truba. Kāda viņa ir, nu tad padomājiet, kā viņu var iet mašīna tālāk. Un saļarka te pludo vienkārši. Man ir jāatrod tagad, kāpēc viņš pludo. Otrs, kas ir, man ir jāizņem ārā kvelsveces, jo viena kvelsvece it kā neiet, jeb divas. Viņš teica, jau grūti piedarbināt. Pēc tam jau aiziet. Bet ar to mums tagad būs jāsāk, lai mēs vispār te kaut ko saprastu, man ir jāņem jātīra viņš. Mazda 2, 1.4 dīzelis. Nu, ot, un šitā, un te vakar jau biju noārdījis šito visu. Iekšā vēl ir mētājās, te nāk degvielas filtrs, vēl te nāk virsū, ko es atvienojis nostibiem. Bet, nu, viss jāpačakrējās, lai te dabūtu kaut ko nostibiem. Es pirmo reizi vispār tādu Mazdu ārdu, bet, nu, labi ir, ar nekādu problēmu. Un man būs noteikti siksni jānomaina arī. Bet to mēs tagad neaiztieksim, tiksim galā ar šito, lai var redzēt, un iztīrīsim visu, lai viņi normāli iet. Un tā brīnās, ka neiet. Cilvēkam prasīja, tā kā viņi pirka, viņi prasīja, vai viņš ir turbo dīzelīts. Nekas, viņam neesat ne turbīnas, nekā. Viņi atbrauca, pirmkārt jau tas, ka negāja. Es skatos, bļēd, truba nost, te nāk truba, un nāk virsū uz interkūleri. Viņi nāk, ne uz interkūleri, bet nāk uz turbīnu. Uz šito. Bet interesantākais bija tas, ka tā truba vispār bija nost. Protams, viņa nebūs jaudi, bija nost, tā truba, pielikām trubu. Viss kārtībā, un es tagad skatos, nu, it kā turbīnīta normāli, nekustās neko. Nu, vispār jau iet normāli. Jā, mēs aizvakar pielikām, jā, visi jaudu bija, bet sāk čunčināt tālāk. Un es jau neiedomājos to, ka viņi jau, jo tā, no kā viņi bija pirkuši, tas vispār, tas jau pateica, ka viņam nekā neesot, viņš neko nezinot pa viņu. Nu, viss labi, nu, nezinu. Jā, un beigās izrādās, es viņam saku, bet reku tev turbīni virsū. Bet vai te 1.4 iet? Jā, es saku, nu iet, jo man 1.5 ir mašīna un nenormāli labi iet priekš tādas jaudas. Nu, ot tādā veidā, nu, ko, tīrīsim, stelēsim, tad redzēsim tālāk rezultātu, kā te viss notiksies. Labi, lieciet īkšķīs, ja patika. Čau!